Atpūtas kompleksā Taureņi ierakstītās ietekmīgi cilvēku sarunas tiesībsargiem atklāja slēgtu savstarpēji uzticamu personu grupu, kuras uzdevums bija norganizēt, lai daļa no Rīgas satiksmes iepirkuma miljoniem nonāktu konkrētu cilvēku kabatās kā kukulis. Nav atklāja, ka grupa iesaistīta vismaz 3 iepirkumos par jaunu trolejbusu, autobusu, tramvaju iegādi, kur summa kopā pārsniedz 270 miljonus. Nekā personīgi zināms, ka KNAB pie šīs lietas strādāja ilgi, bet vērienīgās aizturēšanas notika, kad Rīgā ieradās Škodas pārstāvis Vladimirs Kozaks. Pagaidām augstākā no KNAB aizturētām amatpersonām šajā lietā ir piekdien apcietinātais Rīgas satiksmes ilgadīgais vadītājs Leons Beimkens. Beimken kungs, jūs esat gala kukuļu saņēmējs? Rīgas satiksmes kapitāldaļu turētājs un saimnieks ir Rīgas mērs Emils Ušakovs. Iepriekš naudas izzagšanas gadījumos tādos kā nanoūdens lietām Ušakovs Beimkenu aizstāvēja un viņš amatu saglabāja. Jums par šīm schēmām bija zināšanas? Noteikti ne. Kā? Pēc Rīgas satiksmes krimināllietas saskaņas 10 gadu valdīšanai Rīgā pienāca likumsakarības gals. Ušakova Amerikas tandēms vēl izmantoja pēdējo iespēju, lai pastumjot malā citus ielektu Eiroparlamentu vēlēšanu listē un uz 5 gadiem patvērtos Briselē no žurnālistu jautājumiem par schēmām un nozagto rīznieku naudu. Šie bija nekā personīgi faili. Ar mums kopā bija žurnālisti.